Un turpinām transportālo tēmu. Labvakar, pie mums ir ciemos Kārlis. Labvakar. Kārlis pie mums bija jau ieradies uz studiju pirms pusgada, kad bija kopā ar Valdi Dombrovski šeit studijā kā tautas pārstāvis. Un pastīsimies varbūt nelielu materiālu ieskatām par tādu Kārļa enerģiju pirms pusgada. Mēs esam uzaicinājuši arī tautas pārstāvu, kurš rautina rāvās. Viņš mums palīdz nodrošina mūsu kompāniju ar taksistu pakalpojumiem. Par gaidīšanu arī jāmaksā. Tas svarīgi vienkārši, lai nav tā, ka iepriekš, ka es... Tad vismaz iepazīstināšu ar jums Kārlis no Pauskas. Jā, sveiki. Dombrovska kungs. Tad, kā mēs redzam, Kārlis joprojām ir tikpat mundrs un žirgts, bet jums ir nomainījusies profesija. Arots, tā teikt, nevis profesija, bet tieši amata vieta. No amata vieta, jā, tur, kā jūs redzēt, tad es vēl biju taksists, nav melots, bet šobrīd jau es esmu solīts āboltiņas šoferis, ja, kas ir tāds milzīgs lēciens karjerā. Es nezinu, kur es tālāk var aizlikt vairāk. Kādas jūsu īpašības bija vajadzīgas kā profesionālais vai personiskās kvalitātes, lai jūs paņemtu? Pirmkārt, es kā velku, ja, tur ir tā, ka tu baigi jāskatās. Kādā ziņā velkat? Kur bija jau klāt, jau viss parkojamies nost, ja, un arī, man liekas, ka ar mani parunāt ir forši. Pirmkārt, es zinu lietas, un ja ko nezinu, es arī tad nezinu lietas. Tāda delikāta tēma, tad tika braukts ar āboltiņas mašīnu lielā ātrumā. Varbūt pastīsimies nedaudz video. Un jautājums, vai jūs bijāt tas, kas bija pie stūras? Es jau sākumā sabijos, jūs sakat, bija braukts ar āboltiņas mašīnu, domāju, kurš brauca? Tā ir mana mašīna. Kāpēc jūs viņu par āboltiņas mašīnu saucat? Es braucu. Kas tur ir? Ir runa par to, ka tur ir 150 km/h tā runā šobrīd, un par to, ka pat drošība policija neķerās klāt tam, ka jūs tik ātri braucāt. Kur ātri? Es jau tur metu lejā. Tur jau gāja līkums. Es bremzēju. Ko jūs domājat? Bet tas ir pārkāpts likums. Tas tiešām ir būtiski. Nav pārkāpts. Nav. Tas operatīvais. Tur uz jumta tvītvā, gaismas un visi, ka malā. Kas tvītvā? Gaisma augšā uz jumta ir. Kas tu tur? Kāklie vāzājās, tajā es neko nevar darīt. Jā, bet arī ar tvītvā nevar braukt tik ātri. Kā tā nevar, ka var? Tas ir... Likumā nav atļauts. Kas... Es to likumu rakstīju, vai? Man teica, es braucu. Cik iet, tik iet. Un šī bija jābremzē. Ko jūs mani pazemojat, ka tik lēni braucu? Es principā velku normāli. Kurš jums ieteica braukt tik ātri? Nebija, ka ieteica jau arī. Es vienkārši situācija kāda bija pa īstam, ja. Es braucu, es skatos apakaļ, skatos spogulī. Man viņš arī brillē atspīt. Man ir šitās, man sūdīga redze ir, ja. Pirms tam es vispār bez brillēm uz tausti gāju, ja. Bet tagad man jāliek brilles, ja es baigā šusē varu vilkt, ja. Un man bišķi brillē atspīt, ka Solvita kaut ko tur aizmugurē žvinkājās. Es skatos atpakaļ skatais spogulī, ka viņai jau plaktiņi jau krakts iet, ja, un es tad vienkārši tā no joslas uz joslu, ātri, ja, bet tā smuki lēzenītī viņu iejāju. Labi, tad ejam prom no tās tēmas par to ātrumu pārsniegumu. Kā jūs pats sev saucat, teiksim, šī arodā? Jums ir tāds tiešām, principā, svarīgs amats, es esmu pirmā stūre. Tā kā ir valstī pirmā lēdī, tā ir pirmā stūre, jūs ir pirmā stūre. Jā, ir pirmā stūre un pirmā lēdija. Ir sadalījums, oficiālais. Es nezinu, vai tas ir atrakstīts kaut kur, bet... Kā mēs... Satversmē pagaidām tas nav ielikts. Kļūda. Iespējams, vajag preambulu par preambulu. Kurā tam vajadzētu būt iekšā. Jā, kaut kā. Jā. Un tagad ir varbūt ļoti tāds personisks jautājums. Ko jūs zinat no tā, ko āboltiņas kundze zina? Es zinu. Viņa runā tur, es taču es neesmu kurls. Es dzirdu, ka viņa runā, ko man darīt. Es tā kā nelekšu no mašīnas tad viens jautājums. Daudzi saka, ka viņi nemaz negulēja tajā brīdī, ka jūs braucāt tik ātri. Daudzi saka. Es zinu arī daudz ko par jums, ko viņi saka. Vai jūs varat kaut ko pateikt? Es nevaru, tā ir slepena informācija, tas ir valsts noslēpums. Tā jau man informācija šitik ir, ka es runāt nevaru. Man pielaida. Brokai neiedeva, man iedeva. Vispār. Man nevar nedot pielaides, ko es katru reizi, ka viņi pa valsts noslēpumu runā, ko es katapultēšos no tās mašīnas. Tad es automātiski pielaidu, tu man nedod. Labi, kas zīmīgi, pirms pusgadu jūs bijat tāds sašūts par Latvijas politisko tādu sistēmu, kas te notiek, jums, laikam, domas ir mainījušās šobrīd. Jā. Jums liekas, politikā viss tagad ir labi? Labāk, daudz labāk, un kur vēl labāk vispār var būt? Kārli, liels paldies, ka atnācāt jums telefons, un mums bija lūgums izslēgt telefonu studijā. Var bija šī izslēgt kameras uz brīdi. Šies ir, tomēr noslēpuma. Ir ārā? Jā, ir ārā, jā.
Jā, izslēgts, jā. Jā, labdien. Jā, protams, ka Solvita. Jā, es zinu. Jā, man ir informācija par tām lietām, bet es, diemžēl, jums nevaru neko atklāt. Jā. Kur es esmu saimā, kur es eju sameklē? Kas es tev uzziņu birojas? Jā, patā. Mēs būsim apkārt pēc nevēl brīža. Piektdien, 20 pār 8 TV3.